Dokuments numur 25. Kosmosa vēstnešu pulki. Bezgalīgā gara saimē starposma vietu ieņem kosmosa vēstnešu pulki. Šīs daudzpusīgās būtnes darbojās kā savienojošie posmi starp augstākajām personībām un kalpojošajiem gariem. Vēstnešu pulkos ietilpst šādas debesu būtņu kārtas: Havonas servitāli, universālie samierinātāji, tehniskie padomdevēji, ierakstu glabātāji paradīzē, debesu ierakstītāji, Moroncijas pavadones, paradīzes pavadoņi. No 7 uzskaitītajām grupām tikai 3 – servitāli, samierinātāji un Moroncijas pavadones – ir radītas kā tādas. Atlikušās 4 pārstāv eņģeļu kārta sasniegumu līmeņus. Saskaņā ar iedzimto dabu un sasniegto statusu, vēstnešu pulki dažādi kalpo visumu visumā, bet vienmēr pakļaujoties to vadībai, kuri valda viņu norīkojuma valstībās. Sadaļa numur 1 – Havonas servitāli. Lai arī nosaukti par servitāliem, šie centrālā visuma vidusceļa radījumi nav kalpi vārda prastajā nozīmē. Garīgajā pasaulē nav tādas lietas kā prasts darbs, visa kalpošana ir svēta un pacilājoša. Tāpat arī augstākās būtņu kārtas nenicina zemākās eksistences kārtas. Havonas servitāli ir 7 meistara garu un viņu sabiedroto, 7 augstāko enerģijas direktoru kopīgs radošais darbs. Šī radošā sadarbība visciešāk līdzinās paraugam, pēc kura evolucionārajos visumos tiek veidots garš saraksts ar duālo kārtu reprodukcijām, sākot ar spožās un rīta zvaigznes radīšanu radītāja dēla un radošā gara savienībā un beidzot ar dzimumu vairošanos tādās pasaulēs kā Urantija. Servitālu skaits ir milzīgs un visu laiku tiek radīti jauni. Tie parādās grupās pa 1000, 3. mirklī pēc meistara garu un augstāko enerģijas direktoru sapulces viņu kopīgajā zonā paradīzes tālajā ziemeļu sektorā. Katrs 4. servitāls ir fiziskāka tipa nekā marēja. Tas ir no katra 1750 ir acīm redzami patiesi gara tipa, bet 250 ir pusfiziskas dabas. Šie 4. radījumi ir nedaudz līdzīgi materiālām būtnēm, materiālām Havonas izpratnē, vairāk atgādinot fiziskos enerģijas direktorus nekā meistara garus. Personības attiecībās garīgais dominē par materiālo, pat ja Urantijā tas šobrīd tā nešķiet. Un Havonas servitālu radīšanā valda gara dominēšanas likums. Noteiktā proporcija dod 3 garīgas būtnes uz 1 pusfizisku. Jaunradītie servitāli kopā ar jaunparādītajiem absolvējušajiem gidiem iziet apmācības kursus, kurus vecākie gidi nepārtraukti vada katrā no 7 Havonas aplokiem. Pēc tam servitāli tiek norīkoti darbībām, kurām tie ir vispiemērotākie. Un tā kā tie ir 2 veidu, garīgi un pusfiziski, šo daudzpusīgo būtņu darba diapazonam ir maz ierobežojumu. Augstākā, jeb garīgā grupa, tiek atlasīta kalpošanai tēvam, dēlam un garam, kā arī 7 meistara garu darbam. Lielā skaitā tie laiku pa laikam tiek nosūtīti kalpot mācību pasaulēs, kas riņķo ap 7 supervisumu galvenajām mītnes sfērām, pasaulēs, kas veltītas laika augšupjošo dvēseļu pēdējai apmācībai un garīgai kultūrai, kuras gatavojas virzībai uz Havonas aplokiem. Gan garīgie servitāli, gan viņu fiziskākie biedri tiek nozīmēti arī par absolvējušajiem gidiem palīgiem un sabiedrotiem, lai palīdzētu un instruktētu dažādu kārtu augšupjošos radījumus, kuri ir sasnieguši Havonu un tiecas sasniegt paradīzi. Havonas servitāli un absolvējušie gidi izrāda transcendentu ziedošanos savam darbam un aizkustinosu pieķeršanos viens otram, pieķeršanos skolai arī garīgu, jūs varētu saprast tikai salīdzinot ar cilvēku mīlestības fenomenu. Ir dievišķs patos servitālu šķiršanās no gidiem, kā tas bieži notiek, kad servitāli tiek nosūtīti misijās ārpus centrālā visuma robežām, bet viņi dodas ar prieku, nevis ar skumjām. Augsta pienākuma apmierinošais prieks ir garīgo būtņu aptumšojošā emocija. Skumjas nevar pastāvēt, apzinoties dievišķo pienākumu, kas uzticīgi pildīts.
Un kad cilvēka augšupejošā dvēsele stāsies augstākā tiesnešu priekšā, mūžīgās nozīmes lēmumu nenoteiks materiāli panākumi vai kvantitatīvi sasniegumi. Spriedums, kas atbalsosies augstajās tiesās, paziņos: labi darīts, labais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār dažām būtiskām lietām. Tu tiksi iecelts par valdnieku pār visuma realitātēm. Supervisuma dienestā Havonas servitāli vienmēr tiek norīkoti tajā domēnā, kuru pārvalda meistara gars, kuram tie visvairāk līdzinās vispārējās un īpašajās gara prerogatīvās. Viņi kalpo tikai izglītības pasaulēs, kas apņem 7 supervisumu galvaspilsētas, un pēdējais ziņojums no Uversas norāda, ka gandrīz 138 miljardi servitālu kalpoja tās 490 pavadonēs. Viņi iesaistās bezgalīgā darbību daudzveidībā saistībā ar šo izglītības pasauļu darbu, kas veido Orvontona supervisuma superuniversitātes. Šeit viņi ir jūsu pavadoņi, viņi ir nonākuši no jūsu nākamās karjeras, lai pētītu jūs un iedvesmotu jūs ar jūsu iespējamās absolvēšanas realitāti un noteiktību no laika visumiem uz mūžības valstībām. Un šajos kontaktos servitāli iegūst sākotnējo pieredzi, kalpojot laika augšupejošajiem radījumiem, kas ir tik noderīga viņu turpmākajā darbā Havonas aplokos, kā absolvējušo gidu sabiedrotajiem, vai kā pārceltie servitāli, kā pašiem absolvējušajiem gidiem. Sadaļa numur 2. Universālie samierinātāji. Par katru radīto Havonas servitālu tiek radīti 7 universālie samierinātāji. Viens katrā superuniversumā. Šīs radošais akts ietver noteiktu superuniversuma atspoguļojošās reakcijas tehniku uz notikumiem, kas norisinās paradīzē. 7 superuniversumu galvenajās mītnes pasaulēs darbojas 7 meistara garu katspulgi. Ir grūti mēģināt attēlot šo atspoguļojošo garu dabu materiāliem prātiem. Tie ir patiesas personības, tomēr katrs superuniversuma grupas loceklis pilnībā atspoguļo tikai vienu no 7 meistara gariem. Un katru reizi, kad meistara gari apvienojas ar enerģijas direktoriem, lai radītu Havonas servitālu grupu, vienlaikus notiek fokusēšanās uz vienu no atspoguļojošajiem gariem katrā no superuniversumu grupām. Un nekavējoties un pilnībā nobrieduši vienāds skaits universālo samierinātāju parādās superradīšanas galvenajās mītnes pasaulēs. Ja servitālu radīšanā iniciatīvu uzņemtos meistara gars numur 7, tad ar samierinātājiem piepildīti kļūtu tikai 7. kārtas atspoguļojošie gari. Un vienlaikus ar 1000 Orvontonam līdzīgu servitālu radīšanu, katrā superuniversuma galvaspilsētā parādītos 1007. kārtas samierinātāju. No šīm epizodēm, kas atspoguļo meistara garu 7-kārtīgo dabu, rodas 7 radītās samierinātāju kārtas, kas kalpo katrā superuniversumā. Samierinātāji ar pirms paradīzes statusu nekalpo savstarpēji aizvietojumi starp superuniversumiem, jo ir ierobežoti ar saviem dzimtajiem radīšanas segmentiem. Tādēļ katrs superuniversuma korpus, kas aptver 1/7 daļu no katras radītās kārtas, pavada ļoti ilgu laiku viena meistara gara ietekmē, izslēdzot citus, jo, lai gan visi 7 tiek atspoguļoti superuniversumu galvaspilsētās, katrā superradīšanā dominē tikai viens. Katra no 7 superradīšanām ir faktiski caurrausta ar to vienu no meistara gariem, kurš pārvalda tās likteņus. Tādējādi katrs supervisums kļūst kā gigantisks spogulis, kas atspoguļo pāraugošā meistara gara dabu un raksturu, un tas viss tālāk turpinās katrā pakārtotajā vietējā visumā, pateicoties radošo mātes garu klātbūtnei un funkcijai. Šādas vides ietekme uz evolucionāro izaugsmi ir tik dziļa, ka savā pēc supervisuma karjerā samierinātāji kopumā izpauž 49 pieredzes viedokļus jeb ieskatus. Katrs no tiem ir leņģa veida, tātad nepilnīgs, bet visi ir savstarpēji kompensējoši un kopā tiecas aptvert augstākības loku. Katrā supervisumā universālie samierinātāji atrodas dīvaini un iedzimti sadalīti 4 grupās, apvienībās, kurās tie turpina kalpot. Katrā grupā 3 ir gara personības, un viena, līdzīgi kā servitālu 4. radījumi, ir pusmateriāla būtne.
Šis kvartets veido samierināšanas komisiju un sastāv no 1. Tiesnesis arbitrs. Tas, kuru pārējie 3 vienbalsīgi izraudzījušies par viskompetentāko un viskvalificētāko, lai darbotos kā grupas tiesiskais vadītājs. 2. Gara aizstāvis. Tas, kuru tiesnesis arbitrs iecēlis, lai iesniegtu pierādījumus un aizsargātu visu personības tiesības, kas iesaistītas jebkurā lietā, kas nodotas samierināšanas komisijas izskatīšanai. 3. Dievišķais izpildītājs. Samierinātājs, kurš pret savas iedzimtās dabas ir kvalificēts sazināties ar valstību materiālajām būtnēm un izpildīt komisijas lēmumus. Dievišķie izpildītāji, būdami 4. radījumi, kvazimateriālas būtnes, ir gandrīz, bet ne gluži redzami mirstīgo rasu tuvredzībai. 4. Reģistrators. Atlikušais komisijas loceklis automātiski kļūst par reģistratoru, tribunāla sekretāru. Viņš nodrošina, ka visi ieraksti ir pienācīgi sagatavoti supervisuma arhīviem un vietējā visuma ierakstiem. Ja komisija kalpo evolūcionārā pasaulē, ar izpildītāju palīdzību tiek sagatavots 3. ziņojums jurisdikcijas sistēmas valdības fiziskajiem ierakstiem. Sesijas laikā komisija darbojas kā 3 locekļu grupa, jo sprieduma pieņemšanas laikā aizstāvis ir nošķirts un piedalās sprieduma formulēšanā tikai tiesas sēdes noslēgumā. Tādēļ šīs komisijas dažkārt sauc par arbitru trio. Samierinātāji ir ļoti vērtīgi, lai nodrošinātu visuma raitu darbību. Pārvietojoties kosmosā ar serafīmu 3-kāršu ātrumu, tie kalpo kā pasauļu ceļojošās tiesas, komisijas, kas veltītas nelielu grūtību ātrai izšķiršanai. Ja nebūtu šo mobilo un izcili taisnīgo komisiju, sfēru tribunāli būtu bezcerīgi pārslogoti ar valstību nelielām nesaskaņām. Šie arbitru trio neizskata jautājumus ar mūžīgu nozīmi. Dvēsele, laika radījuma, mūžīgās izredzes nekad netiek apdraudēta ar viņu darbībām. Samierinātāji nenodarbojas ar jautājumiem, kas pārsniedz laicīgo eksistenci un laika radījuma kosmisko labklājību. Bet, kad komisija ir pieņēmusi problēmu savā jurisdikcijā, tās lēmumi ir galīgi un vienmēr vienbalsīgi. Tiesneša arbitra lēmumu nevar pārsūdzēt. Sadaļa numur 3. Samierinātāju tālsniedzīgā kalpošana. Samierinātāji uztur grupu galvenās mītnes sava supervisuma galvaspilsētā, kur tiek turēts viņu primārais rezerves korpus. Viņu sekundārās rezerves ir izvietotas vietējo visumu galvaspilsētās. Jaunākie un mazāk pieredzējušie komisāri sāk savu kalpošanu zemākajās pasaulēs, tādās pasaulēs kā Urantija, un tiek paaugstināti lielāku problēmu izskatīšanā pēc tam, kad ir ieguvuši nobriedušāku pieredzi. Samierinātāju kārta ir pilnībā uzticama. Neviens nekad nav nomaldījies. Lai gan viņi nav nekļūdīgi gudrībā un spriedumā, viņi ir neapšaubāmi uzticami un nelokāmi uzticībā. Viņi rodas supervisuma galvenajā mītnē un galu galā tur atgriežas, virzoties cauri šādiem visuma kalpošanas līmeņiem. Pasauļu samierinātāji. Kad vien atsevišķu pasauļu pāraugošās personības kļūst ļoti apmulsušas vai nonāk faktiskā strupceļā attiecībā uz pareizu rīcību esošajos apstākļos, un ja lieta nav pietiekami svarīga, lai to nodotu regulāri izveidotajiem valstības tribunāliem, tad, saņemot 2 personību, pa vienai no katras puses lūgumu, samierināšanas komisija nekavējoties sāks darboties. Kad šīs administratīvās un jurisdikcionālās grūtības ir nodotas samierinātāju rokās izpētei un izšķiršanai, viņu autoritāte ir augstākā, bet viņi neformulēs lēmumu, kamēr nebūs uzklausīti visi pierādījumi, un viņu pilnvarām aicināt liecinājus no jebkuras vietas nav absolūti nekādu ierobežojumu. Un, lai gar viņu lēmumus nevar pārsūdzēt, dažkārt lietas attīstās tā, ka komisija kādā brīdī slēdz savus ierakstus, pabeidz savus atzinumus un nodod visu jautājumu valstības augstākajiem tribunāliem. Komisāru lēmumi tiek ierakstīti planētu reģistros, un, ja nepieciešams, tos īsteno dievišķais izpildītājs.
Viņa vara ir ļoti liela, un viņa darba diapazons apdzīvotā pasaulē ir ļoti plašs. Dievišķie izpildītāji ir meistarīgi manipulātori ar to, kas ir tā interesēs, kam vajadzētu būt. Viņu darbs dažkārt tiek veikts acīm redzamai valstības labklājībai, un dažkārt viņu rīcība laika un telpas pasaulēs ir grūti izskaidrot. Lai gan viņi izpilda dekrētus, nepārkāpjot ne dabas likumus, ne valstības noteiktās parašas, viņi bieži veic savus dīvainos darbus un īsteno samierinātāju mandātus, saskaņā ar sistēmas administrācijas augstākajiem likumiem. 2. Sistēmas galvenās mītnes samierinātāji. No kalpošanas evolūcionārajās pasaulēs šīs 4 locekļu komisijas tiek paaugstinātas dienestā sistēmas galvenajā mītnē. Šeit viņiem ir daudz darba, un viņi izrādās saprotoši draugi cilvēkiem, eņģeļiem un citām garīgām būtnēm. Arbitru trio nav tik daudz saistīti ar personīgām nesaskaņām, cik ar grupu strīdiem un nesaprašanos, kas rodas starp dažādām radījumu kārtām, un sistēmas galvenajā mītnē dzīvo gan garīgas, gan materiālas būtnes, kā arī apvienotie tipi, piemēram, materiālie dēli. Tajā brīdī, kad radītāji rada evolūcionējošus individus ar izvēles spēku, tajā brīdī notiek atkāpe no dievišķās pilnības raitās darbības. Nesaprašanās noteikti radīsies, un ir jānodrošina šo godīgo viedokļu atšķirību taisnīga noregulēšana. Mums visiem jāatcerās, ka visgudrie un visvarenie radītāji varēja izveidot vietējos visumus tikpat perfektus kā Havona. Centrālajā visumā nav nepieciešamas samierināšanas komisijas. Bet radītāji savā visgudrībā izvēlējās to nedarīt, un lai gan viņi ir radījuši visumus, kas ir pilni atšķirību un pārpilni grūtību, viņi ir arī nodrošinājuši mehānismus un līdzekļus visu šo atšķirību atrisināšanai un visa šī šķietamā apjukuma saskaņošanai. 3. Zvaigznāji samierinātāji. No kalpošanas sistēmās samierinātāji tiek paaugstināti zvaigznāja problēmu izskatīšanā, risinot nelielas grūtības, kas rodas starp tās 100 apdzīvoto pasauļu sistēmām. Nav daudz problēmu, kas attīstās zvaigznāja galvenajā mītnē un nonāk viņu jurisdikcijā, bet viņi ir aizņemti, ceļojot no sistēmas uz sistēmu, vācot pierādījumus un gatavojot sākotnējos paziņojumus. Ja strīds ir godīgs, ja grūtības rodas no patiesām viedokļu atšķirībām un godīgas viedokļu daudzveidības, neatkarīgi no tā, cik maz cilvēki ir iesaistīti, neatkarīgi no tā, cik šķietami nenozīmīga ir nesaprašanās, vienmēr var saņemt samierināšanas komisiju, lai izvērtētu strīda būtību. 4. Vietējo visumu samierinātāji. Šajā lielākajā visuma darbā komisāri ir liela palīdzība gan Melhisedekiem un arbitru dēliem, gan zvaigznāju valdniekiem un personību pulkiem, kas nodarbojas ar 100 zvaigznāju koordināciju un administrēšanu. Dažādas serafīmu kārtas un citi vietējā visuma galvenās mītnes sfēru iedzīvotāji arī izmanto arbitru trio palīdzību un lēmumus. Ir gandrīz neiespējami izskaidrot to atšķirību dabu, kas var rasties sistēmas, zvaigznāja vai visuma detalizētajās lietās. Grūtības rodas, bet tās ļoti atšķiras no materiālās eksistences sīkajiem pārbaudījumiem un grūtībām, kādas tās tiek dzīvotas evolūcionārajās pasaulēs. 5. Supervizuma mazo sektoru samierinātāji. No vietējo visumu problēmām komisāri tiek paaugstināti, lai pētītu jautājumus, kas rodas viņu supervizuma mazajos sektoros, jo tālāk viņi paceļas uz iekšu no atsevišķām planētām, jo mazāk ir dievišķā izpildītāja materiālo pienākumu. Pakāpeniski viņš uzņemas jaunu žēlsirdības taisnīguma tulka lomu, vienlaikus, būdams kvazimateriāls, saglabājot komisijas kopumā simpātisku saikni ar tās izmeklēšanas materiāliem aspektiem. 6. Supervizuma lielo sektoru samierinātāji. Komisāru darba raksturs turpina mainīties, viņiem virzoties uz priekšu. Ir arvien mazāk nesaprašanos, ko izšķirt, un arvien vairāk noslēpumainu parādību, ko izskaidrot un interpretēt.
No posma uz posmu viņi attīstās no atšķirību šķīrētiesnešiem par noslēpumu skaidrotājiem. Tiesneši pārtop par interpretējošiem skolotājiem. Kādreiz viņi bija šķīrētiesneši tiem, kas nezināšanas dēļ pieļauj grūtības un nesaprašanās, bet tagad viņi kļūst par instruktoriem tiem, kuri ir pietiekami inteliģenti un toleranti, lai izvairītos no prātu sadursmēm un viedokļu kariem. Jo augstāka ir radījuma izglītība, jo lielāka cieņa viņam ir pret citu zināšanām, pieredzi un viedokļiem. Visi samierinātāji kalpo dienu senču vispārējā pāraudzībā un tēla palīgu tiešā vadībā līdz brīdim, kad viņi tiek paaugstināti uz paradīzi. Uzturēšanās laikā paradīzē viņi atskaitās meistara garam, kurš pārvalda viņu izcelsmes supervizumu. Supervizumu reģistros nav uzskaitīti tie samierinātāji, kuri ir pārgājuši ārpus to jurisdikcijas, un šādas komisijas ir plaši izkaisītas pa lielo visumu. Pēdējais reģistrācijas ziņojums Uversā norāda, ka Orvontonā darbojas gandrīz 18 triljonu komisiju, vairāk nekā 70 triljonu individu, bet tī ir tikai ļoti maza daļa no samierinātāja pūļa, kas radīts Orvontonā. Šis skaits ir pavisam cita, augstāka lieluma un ir līdzvērtīgs kopējam Havonas servitāļu skaitam, ņemot vērā pārveidošanos par absolvējušajiem gidiem. Laiku pa laikam, kad supervizuma samierinātāju skaits palielinās, viņi tiek pārcelti uz pilnības padomi paradīzē, no kuras viņi vēlāk iznāk kā koordinējošu korpusu, ko bezgalīgais gars attīstīs visumu visumam, brīnišķīgu būtņu grupu, kas pastāvīgi pieaug skaitā un efektivitātē. Pieredzes augšupceļa un paradīzes apmācību, viņi ir ieguvuši unikālu izpratni par augstākās būtnes iznirstošo realitāti, un viņi ceļo pa visumu visumā īpašos uzdevumos. Samierināšanas komisijas locekļi nekad netiek šķirti. 4 locekļu grupa mūžīgi kalpo kopā, tāpat kā viņi sākotnēji tika apvienoti. Pats savā pagodinātājā kalpošanā viņi turpina darboties kā uzkrātās kosmiskās pieredzes un pilnveidotās pieredzes gudrības kvarteti. Viņi ir mūžīgi saistīti, kā laika un telpas augstākā taisnīguma iemiesojums. Sādaļa numur 4. Tehniskie padomdevēji. Šie garīgās pasaules juridiskie un tehniskie prāti netika radīti kā tādi. No agrīnajiem supernafīmiem un omnijafīmiem bezgalīgais gars izvēlējās 1 miljonu viskārtīgāko prātu, kā šīs plašās un daudzpusīgās grupas kodolu. Un kopš tā tālā laika visiem, kas tiecas kļūt par tehniskiem padomdevējiem, ir bijusi nepieciešama faktiskā pieredze pilnības likumu piemērošanā evolūcionārās radīšanas plāniem. Tehniskie padomdevēji tiek piesaistīti no šādām personību kārtām. 1. Supernafīmi. 2. Sekonnafīmi. 3. Pertiafīmi. 4. Omnijafīmi. 5. Serafīmi. 6. Noteikti augšupejošo mirstīgo tipi. 7. Noteikti augšupejošo starpbūtņu tipi. Pašlaik, neskaitot mirstīgos un starpbūtnes, kuriem visiem ir īslaicīgs piesaistījums, Uversā reģistrēto un Orvontonā darbojošos tehnisko padomdevēju skaits nedaudz pārsniedz 61 triljonu. Tehniskie padomdevēji bieži darbojas kā indivīdi, bet dienestam ir organizēti un uztur kopīgas galvenās mītnes norīkojumu sfērās 7 locekļu grupās. Katrā grupā vismaz 5 jābūt ar pastāvīgu statusu, bet 2 var būt ar pagaidu asociāciju. Augšupejošie mirstīgie un augšupejošās starpbūtnes kalpo šajās padomdevēju komisijās, kamēr turpina savu augšupceļu uz paradīzi, bet viņi neiestājas regulārajos tehnisko padomdevēju apmācības kursos, kā arī nekad nekļūst par kārtas pastāvīgiem locekļiem. Tie mirstīgie un starpbūtnes, kas īslaicīgi kalpo kopā ar padomdevējiem, tiek izvēlēti šim darbam pateicoties viņu kompetencei universālā likuma un augstākā taisnīguma koncepcijā. Ceļojot pretī savam paradīzes mērķim, pastāvīgi iegūstot jaunas zināšanas un uzlabojot prasmes, jums nepārtraukti tiek dota iespēja nodot citiem gudrību un pieredzi, ko jau esat uzkrājuši. Visu ceļu līdz Havonai jūs pildāt skolnieka skolotāja lomu.
Jūs virzīsieties cauri šīs milzīgās pieredzes universitātes augšupejošiem līmeņiem, nododot tiem, kas ir tieši zem jums, savas progresējošās karjeras jaunatklātās zināšanas. Universālajā režīmā jūs netiekat uzskatīts par zināšanu un patiesības ieguvēju, kamēr neesat demonstrējis savu spēju un vēlmi nodot šīs zināšanas un patiesību citiem. Pēc ilgas apmācības un faktiskās pieredzes, jebkuram no kalpojošajiem gariem, kas ir augstāki par ķerubu statusu, tiek atļauts saņemt pastāvīgu iecelšanu par tehnisko padomdevēju. Visi kandidāti brīvprātīgi iestājas šajā kalpošanas kārtā, bet vienreiz uzņēmušies šādus pienākumus, viņi nevar no tiem atteikties. Tikai dienu senči var pārcelt šos padomdevējus uz citām darbībām. Tehnisko padomdevēju apmācība, kas sākas vietējo visumu Melhisedeku koledžās, turpinās līdz dienu senču tiesām. No šīs supervisuma apmācības viņi dodas uz 7 loku skolām, kas atrodas Havonas aploku pilotpasaulēs. Un no pilotpasaulēm viņi tiek uzņemti likuma, ētikas un augstākības tehnikas koledžā, Paradīzes apmācības skolā tehnisko padomdevēju pilnveidošanai. Šie padomdevēji ir vairāk nekā juridiskie eksperti. Viņi ir lietišķo likumu studenti un skolotāji. Visuma likumu, kas piemēroti visu to dzīvei un likteņiem, kuri apdzīvo plašās tālu izplatītās radīšanas domēnus. Laikam ejot viņi kļūst par dzīvajām laika un telpas lietišķo likumu bibliotēkām, novēršot nebeidzamas nepatikšanas un nevajadzīgas kavēšanās, instruējot laika personības par procedūru formām un veidiem, kas ir vispieņemamākie mūžības valdniekiem. Viņi spēj tā konsultēt kosmosa darbiniekus, lai ļautu viņiem darboties saskaņā ar paradīzes prasībām. Viņi ir visu radījumu skolotāji attiecībā uz radītāju tehniku. Šādu dzīvu lietišķo likumu bibliotēku nevarētu radīt. Šādām būtnēm ir jātīstās ar faktisku pieredzi. Bezgalīgās dievības ir eksistenciālas, tādēļ tiek kompensētas par pieredzes trūkumu. Tās zina visu, pat pirms visu piedzīvo, bet tās nenodod šīs bezpieredzes zināšanas saviem pakārtotajiem radījumiem. Tehniskie padomdevēji ir veltīti kavēkļu novēršanai, progresa veicināšanai un sasniegumu konsultēšanai. Vienmēr ir labākais un pareizais veids, kā darīt lietas. Vienmēr ir pilnības tehnika, dievišķa metode, un šie padomdevēji zina, kā mūs visus virzīt, lai atrastu šo labāko ceļu. Šīs ārkārtīgi gudrās un praktiskās būtnes vienmēr ir cieši saistītas ar universālo censoru dienestu un darbu. Melhisedekiem ir nodrošināts spējīts korpuss. Sistēmu, zvaigznāju, visumu un supervisumu sektoru valdnieki visi ir bagātīgi apgādāti ar šiem garīgās pasaules tehniskajiem jeb juridiskajiem atsauces prātiem. Īpaša grupa darbojas kā tiesību padomnieki dzīvības nesējiem, konsultējot šos dēlus par pieļaujamās atkāpes apjomu no noteiktās dzīvības izplatīšanas kārtības un citādi instruējot viņus par viņu prerogatīvām un funkciju platumu. Viņi ir visu būtņu klašu padomdevēji attiecībā uz pareizu lietošanu un tehniku visos garīgās pasaules darījumos, bet viņi tieši un personīgi nenodarbojas ar valstību materiālajiem radījumiem. Papildus konsultācijām par juridisko praksi, tehniskie padomdevēji ir vienlīdz veltīti efektīvai visu likumu, kas attiecas uz radītajām būtnēm, fiziskām, prāta un garīgām, interpretācijai. Viņi ir pieejami universālajiem samierinātājiem un visiem citiem, kas vēlas zināt likumu patiesību, citiem vārdiem sakot, zināt, kā uz dievības augstākību var paļauties, ka tā reaģēs konkrētā situācijā ar noteiktiem fiziskiem, prāta un garīgiem faktoriem. Viņi pat cenšas izskaidrot ultimālā tehniku. Tehniskie padomdevēji ir atlasītas un pārbaudītas būtnes. Es nekad neesmu zinājis, ka kāds no viņiem būtu nomaldījies. Mums Uversā nav ierakstu par to, ka viņi kādreiz būtu notiesāti par necieņu pret dievišķajiem likumiem, kurus viņi tik efektīvi interpretē un tik daļrunīgi izklāsta. Viņu kalpošanas jomai nav zināmu ierobežojumu, kā arī nav noteikti ierobežojumi viņu progresam. Viņi turpina darboties kā padomdevēji pat līdz paradīzes vārtiem. Viņiem ir atvērts viss likumu un pieredzes visums. Sadaļa numur 5. Ierakstu glabātāji paradīzē. No terciārajiem supernafīmiem Havonā daži no vecākajiem galvenajiem reģistrātoriem tiek izvēlēti par ierakstu glabātājiem, par gaismas salas formālo arhīvu glabātājiem.
Tiem arhīviem, kas ir pretstatā dzīvajiem reģistrācijas ierakstiem zināšanu glabātāju prātos, kuras dažkārt dēvē par paradīzes dzīvo biblioteku. Apdzīvoto planētu ierakstu eņģeļi ir visu individuālo ierakstu avots. Visā visumā citi reģistrātori darbojas gan ar formāliem, gan ar dzīviem ierakstiem. No Urantijas līdz paradīzei ir sastopami abi ierakstu veidi. Vietējā visumā vairāk rakstīto un mazāk dzīvo ierakstu, paradīzē vairāk dzīvo un mazāk formālo. Uversā abi ir vienlīdz pieejami. Katrs nozīmīgs notikums organizētajā un apdzīvotajā radībā tiek reģistrēts. Kamēr notikumi ar tikai vietēju nozīmi tiek reģistrēti tikai lokāli, ar plašākas nozīmes notikumiem rīkojas atbilstoši. No Nebadona planētām, sistēmām un zvaigznājiem viss, kam ir visuma nozīme, tiek nosūtīts uz Salvingtonu, un no šādām visuma galvaspilsētām tās epizodes, kas attiecas uz sektora un supervisumu valdību lietām, tiek nosūtītas augstākai reģistrācijai. Paradīzei ir arī atbilstošs kopsavilkums par supervisumu un Havonas datiem, un šis vēsturiskais un kumulatīvais stāsts par visumu ir šo cildeno terciāro supernafīmu pārziņā. Lai gan daži no šīm būtnēm ir nosūtīti uz supervisumus kalpot par ierakstu priekšniekiem, vadot debesu ierakstītāju darbību, neviens nekad nav ticis pārcelts no savas kārtas pastāvīgā saraksta. Sadaļa numur 6. Debesu ierakstītāji. Šie ir reģistrātori, kas visus ierakstus veids 2 eksemplāros, izveidojot oriģinālu garīgu ierakstu un pusmateriālu dublikātu, ko varētu saukt par kopiju. Viņi to var izdarīt, pateicoties savai īpašajai spējai vienlaikus manipulēt gan ar garīgo, gan materiālo enerģiju. Debesu ierakstītāji netiek radīti kā tādi, tie ir augšupejoši serafīmi no vietējiem visumiem. Viņus pieņem, klasificē un norīko darba sfērās ierakstu priekšnieku padomes 7 supervisumu galvenajās mītnēs. Tur atrodas arī skolas debesu ierakstītāju apmācībai. Skolu Uversā vada gudrības pilnveidotāji un dievišķie padomdevēji. Reģistrātoriem virzoties uz priekšu visuma dienestā, viņi turpina savu divkāršās reģistrācijas sistēmu, tādējādi padarot savus ierakstus vienmēr pieejamus visām būtņu klasēm, no materiālās kārtas līdz augstajiem gaismas gariem. Savā pārejas pieredzē, paceļoties no šīs materiālās pasaules, jūs vienmēr varēsiet iepazīties ar savas statusa sfēras ierakstiem un citādi būt informēti par tās vēsturi un tradīcijām. Reģistrātori ir pārbaudīts un izmēģināts korpuss. Nekad neesmu dzirdējis par debesu ierakstītāja atkrišanu un nekad nav atklāta viltošana viņu ierakstos. Viņi tiek pakļauti divkāršai pārbaudei. Viņu ierakstus pārbauda viņu cildenie biedri no Uversas un varenie vēstneši, kuri apliecina oriģinālo garīgo ierakstu kvazifizisko dublikātu pareizību. Kamēr progresējošo reģistrātoru skaits, kas izvietoti Orvontona visumu pakārtotajās ierakstu sfērās, ir triljonu, Uversā sasniegušo statusu skaits nav gluži 8 miljoni. Šie vecākie jeb absolvējušie reģistrātori ir supervisuma laika un telpas sponsorēto ierakstu glabātāji un pārsūtītāji. Viņu pastāvīgā mītne ir apļveida mājokļos, kas apņem ierakstu zonu Uversā. Viņi nekad neatstāja šo ierakstu aizbildniecību citiem. Kā indivīdi viņi var būt prom, bet nekad lielā skaitā. Tāpat kā tie supernafīmi, kas kļūši par ierakstu glabātājiem, arī debesu ierakstītāju korpus ir pastāvīgā norīkojumā. Kad serafīmi un supernafīmi tiek iesaukti šajos dienestos, viņi attiecīgi paliks debesu ierakstītāji un ierakstu glabātāji līdz dienai, kad tiks ieviesta jauna un modificēta administrācija Dieva augstākā pilnīgai personalizācijai. Uversā šie vecākie debesu ierakstītāji var parādīt ierakstus par visu, kam ir kosmiska nozīme visā Orvontonā kopš tālajiem laikiem, kad ieradās dienu senči. Savukārt mūžīgajā salā ierakstu glabātāji sargā tās valstības arhīvus, kas liecina par paradīzes darījumiem kopš bezgalīgā gara personifikācijas laikiem. Sadaļa numur 7.
Moroncijas pavadonis. Šie vietējā visuma mātes garu bērni ir draugi un biedri visiem, kas dzīvo augšupejošo Moroncijas dzīvi. Viņi nav neaizstājami radījumi patiesajā progresēšanas darbā, kā arī viņi nekādā ziņā neaizstāja serafisko aizbildņu darbu, kuri bieži pavada savus mirstīgos biedrus ceļojumā uz paradīzi. Moroncijas pavadonis ir vienkārši laipnas saimniecis tiem, kas tikko sāk garo augšupceļu uz iekšu. Viņi ir arī prasmīgi rotaļu sponsori, un šajā darbā viņiem prasmīgi palīdz atgriešanās direktori. Lai gan Nebadonas Moroncijas apmācības pasaulēs jums būs nopietni un arvien grūtāki uzdevumi, jums vienmēr tiks nodrošināti regulāri atpūtas un atgriešanās periodi. Visā ceļojumā uz paradīzi vienmēr būs laiks atpūtai un gara rotaļām, un gaismas un dzīvības karjerā vienmēr ir laiks pielūgsmei un jauniem sasniegumiem. Šīs Moroncijas pavadonis ir tik draudzīgi biedri, kā, kad jūs beidzot atstāsiet pēdējo Moroncijas pieredzes fāzi, gatavojoties uzsākt supervisuma gara piedzīvojumu, jūs patiesi nožēlosiet, ka šie sabiedriskie radījumi nevar jūs pavadīt, jo viņi kalpo tikai vietējos visumos. Katrā augšupceļa karjeras posmā visas kontaktējamās personības būs draudzīgas un sabiedriskas, bet kamēr nesatiksiet paradīzes pavadoņus, jūs neatradīsiet citu grupu, kas tik ļoti veltīta draudzībai un biedriskumam. Moroncijas pavadoņu darbs ir pilnīgāk attēlots tajos stāstījumos, kas attiecas uz jūsu vietējā visuma lietām. Sadaļa numur 8. Paradīzes pavadoņi. Paradīzes pavadoņi ir salikta jeb apvienota grupa, kas piesaistīta no serafīmu, sekonafīmu, supernafīmu un omniafīmu rindām. Lai gan viņi kalpo laiku, ko jūs uzskatītu par neparasti ilgu, viņiem nav pastāvīga statusa. Kad šī kalpošana ir pabeigta, parasti, bet nevienmēr, viņi atgriežas pie pienākumiem, ko veica, kad tika aicināti uz paradīzes dienestu. Eņģeļu pulku locekļus šim dienestam nominē vietējo visumu mātes gari, supervisumu atspoguļojošie gari un paradīzes majestons. Viņi tiek aicināti uz centrālo salu un tiek iecelti par paradīzes pavadoņiem no 1 no 7 meistara gariem. Neskaitot pastāvīgu statusu paradīzē, šī īslaicīgā paradīzes pavadoņa kalpošana ir augstākais gods, kas jebkad piešķirts kalpojošajiem gariem. Šie izraudzītie eņģeļi ir veltīti pavadoņa kalpošanai un tiek norīkoti kā biedri visām būtnēm, kuras varētu būt vienas paradīzē, galvenokārt augšup ejošajiem mirstīgajiem, bet arī visiem citiem, kas ir vieni centrālajā salā. Paradīzes pavadoņiem nav nekā īpaša, ko paveikt to labā, ar kuriem viņi draudzējas. Viņi ir vienkārši pavadoņi. Gandrīz katrai citai būtnei, ko jūs mirstīgie satiksiet savas uzturēšanās laikā paradīzē, izņemot savus līdzsvētcelniekus, būs kaut kas konkrēts, ko darīt ar jums vai jūsu labā, bet šie pavadoņi ir norīkoti tikai, lai būtu ar jums un sazinātos ar jums, kā personības biedri. Viņu kalpošanā bieži palīdz laipni un izcilie paradīzes pilsoņi. Mirstīgie nāk no rasēm, kas ir ļoti sociālas. Radītāji labi zina, ka nav labi cilvēkam būt vienam, un attiecīgi tiek nodrošināta biedriskums pat paradīzē. Ja jūs kā augšupējošs mirstīgais sasniegtu paradīzi sava zemes karjeras pavadoņa vai tuva biedra sabiedrībā, vai ja jūsu likteņa serafiskais aizbildnis nejauši ierastos ar jums vai jūs gaidītu, tad jums netiktu piešķirts pastāvīgs pavadonis. Bet, ja jūs ieradīsieties viens, pavadonis noteikti jūs sagaidīs, kad jūs pamodīsieties gaismas salā no laika pēdējā miega. Pat ja ir zināms, ka jūs pavadīs kāds no augšupējošajiem biedriem, tiks norīkoti pagaidu pavadoņi, lai jūs sagaidītu mūžīgajos krastos un pavadītu jūs uz rezervāciju, kas sagatavota jums un jūsu biedriem. Sagaidīšanas pavadoņi tiek norīkoti augšupējošo pēdējās uzturēšanās dienās Havonas pēdējā aplokā, un viņi rūpīgi pārbauda mirstīgā izcelsmes un nozīmīgā augšupceļa ierakstus cauri kosmosa pasaulēm un Havonas apļiem. Kad viņi sveic laika mirstīgos, viņi jau ir labi informēti par šo ierodošo svētcelnieku karjeru un nekavējoties izrādās simpātiski un intriģējoši pavadoņi.
Jūsu pirmsnoslēdzēji uzturēšanās laikā paradīzē, ja kāda iemesla dēļ jūs uz laiku tiktu šķirts no sava augšupceļa biedra, mirstīgā vai serafiskā, nekavējoties tiktu norīkots paradīzes pavadonis padomam un biedriskumam. Kad pavadonis ir norīkots vientuļi dzīvojošam augšupejošam mirstīgajam paradīzē, viņš paliek ar šo personu, līdz viņu atkal apvieno ar augšupejošajiem biedriem, vai viņš tiek pienācīgi ieskaitīts noslēguma korpusā. Paradīzes pavadoņi tiek norīkoti gaidīšanas secībā, izņemot to, ka augšupejošais nekad netiek nodots pavadonim, kura daba neatbilst viņa supervisuma tipam. Ja Urantijas mirstīgais šodien ierastos paradīzē, viņam tiktu norīkots pirmais gaidošais pavadonis, kurš ir cēlies vai nu no Orvontona, vai citādi ir 7. meistara gara dabas. Tādēļ omniafīmi nekalpo ar augšupejošiem radījumiem no 7 supervisumiem. Paradīzes pavadoņi veids daudzus papildu pakalpojumus. Ja augšupejošs mirstīgais sasniegtu centrālo visumu 1 un šķērsojot Havonu neizdotos kādā dievības piedzīvojuma posmā, viņš saulaicīgi tiktu nosūtīts atpakaļ uz laika visumiem un nekavējoties tiktu izsauktas paradīzes pavadoņu rezerves. Viens no šīs kārtas tiktu norīkots sekot sakautajam svētceļniekam, būt kopā ar viņu, mierināt un uzmundrināt viņu un palikt ar viņu, līdz viņš atgriežas centrālajā visumā, lai atsāktu augšupceļu uz paradīzi. Ja augšupejošs svētceļnieks piedzīvotu sakāvi dievības piedzīvojumā, šķērsojot Havonu kopā ar augšupejošu serafīmu, mirstīgās karjeras eņģeli aizbildni, viņa izvēlētos pavadīt savu mirstīgo biedru. Šie serafīmi vienmēr brīvprātīgi piesakās un viņiem tiek atļauts pavadīt savus ilgadējos mirstīgos biedrus atpakaļ uz laika un telpas dienestu. Bet ne tā ir ar 2 cieši saistītiem mirstīgajiem augšupejošajiem. Ja viens sasniedz dievu, kamēr otrs uz laiku neizdodas, veiksmīgais indivīds vienmēr izvēlas atgriezties evolūcionārajās radībās kopā ar vīlušos personību, bet tas nav atļauts. Tā vietā tiek izsaukti paradīzes pavadoņu rezerves, un viens no brīvprātīgajiem tiek izvēlēts, lai pavadītu vīlušos svētceļnieku. Pēc tam brīvprātīgais paradīzes pilsonis kļūs par biedru veiksmīgajam mirstīgajam, kurš kavējas centrālajā salā, gaidot sakautā biedra atgriešanos Havonā. Un pa to laiku māca dažās paradīzes skolās, stāstot piedzīvojumiem bagāto stāstu par evolūcionāro augšupceļu.